Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs 7. nedēļas lasījums Uzvara tuksnesī. Piektdiena. Dieva mīlestība. Atver savu sirsniņu un ieklausies šodienas lasījumā. Pilnībā izsmelts no cīņas ar sātanu, Jēzus nokrita zemē. Redzot viņu tur guļam, Dievs izdarīja viskaistāko lietu. Viņš sūtīja eņģeļus ar ēdienu, lai atgādinātu Jēzum par savu lielo Tēva mīlestību. Pārējie eņģeļi piepildīja debesis ar gaviļu dziesmām. Jēzus bija uzvarējis. Visas debesis svintās reizes, kad mēs paļaujamies uz Dievu un viņa spēku pretoties kārdinājumiem. Vēstulē Efeziešiem 6. nodaļas 10. pantā mums ir teikts: Topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Mēs nevaram būt stipri vieni paši, bet mēs varam paļauties uz svētā gara spēku. Svētais gars palīdz mums palikt tuvu Dievam visos veidos, par kuriem mēs mācījāmies svētdien. Viņš palīdz mums būt modriem pirms nāk kārdinājums. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Tad, kad tiekam kārdināti darīt kaut ko tādu, ko mums nevajadzētu darīt, Svētais gars mums palīdz lūgt un aizbēgt no briesmām. Pēc tam viņš mums palīdz atrast kaut ko labu, ko darīt. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu. Mēs varētu atrast brāli vai māsu vai draugu, ar ko pavadīt laiku, vai darīt kaut ko jautru, ko mums ir atļauts darīt. Dievs Tēvs, Jēzus un Svētais gars vienmēr ir klāt, lai tev palīdzētu. Uzvara, ko Jēzus piedzīvoja tuksnesī un pēc tam pie krusta, ir tava. Vienkārši lūdz to viņam. Tad pateicies viņam, jo tā ir tava. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Padomā un pastāsti. Iedomājies, kā visas debesis svintās reizes, kad tu pretojies velna kārdinājumiem. Kā tu domā, kā tas notiek? Šonedēļ pēdējo reizi dzirdēsim 1. vēstules korintiešiem 15. nodaļas 57. panta dziesmu. Novēl tev to atcerēties ik reizi, kad tiec kārdināts. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. 1. korintiešiem 15. 57. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur
Laiks lūgšanām. Visa ģimene kopā pastaigājieties pa savu māju. Padomājiet par dažādajām lietām, ko jūs visi darāt savās mājās kopā un atsevišķi. Sakiet īpašu lūgšanu, lai Dievs dod jums uzvaru pār kārdinājumiem, ar kuriem jūs saskaraties. Šodien ir sataisāmā diena, kad sagatavojamies sabatam, lai īpaši būtu kopā ar Jēzu, domāt par uzvarām, kas mums ir viņā, un kopā priecātos. Tavas grāmatiņas 60. lapas pusē ir atrodams sabata stāsts par kārdinājumu, ar kuru saskārās Andrejs. Aicinu to sabatā izlasīt kopā ar ģimeni. Uz sadzirdēšanos svētdien!